No 69. gada es strādāju Madonā. Es pati smejos par to, ka es esmu 3 reizes gājusi pensijā. Ja? Padomi laikos gāju pensijā 55 gadu vecumā. Turpināju toreiz strādāt, un otrais gāju 85 gadu vecumā. Un tad es aizgāju no darba, un es strādāju gandrīz gadu, kad jaunā daktara aizgāja dekrēta atvaļinājumā no 2024. gada marta. Es atkal strādāju nodaļā. Šobrīd jaunajam statusam, pilna laika pensionāra, es vēl neesmu piemērojusies, jo tomēr kaut kā man liekas, ka bišķiņ pietrūkst, jā. Tā pierastā režīma. Protams, ir viena vienīga motivācija ir palīdzēt cilvēkiem. Darbā man vienmēr parasti ir satikšanās ar nelaimēm, bēdām, jā. Slimībām, jā. Un vislielākais, kas jau var būt man gandarījums par darbu, jā. Man parasti pasaka paldies. Kādreiz arī Latgales puscilvēki man pasaka, es aizlūkšu par jums. Ko es varu vairāk vēlēties? Man jāsaka tā, ka, ja es tā salīdzinātu, es varu teikt, ka es esmu strādājusi 2 gadsimtos, ja? Un tā starpība medicīnas izaugsmē šajā laikā ir bijusi ļoti liela. Es domāju, ka medicīnas darbinieku darbs netiek novērtēts principā, jā. Jo tas darbs ir vienmēr tāds, kur var domāt, varbūt ko var labāk, kā vajadzēja labāk, ja viedokļi dažādi ir. Es domāju, ka slimnīcai ir iespējas augt. No slimniekiem dzird vienmēr labas atsauksmes, tas ļoti patīkami ir. Tāds kaut kas jau vienmēr kaut kas nāk no jauna klāt. Man jāsaka, vislielākais paldies ir manai māsiņai, ar kuru pēdējos 25 gadus es esmu strādājusi kopā. Tas ir Sarmīte. Viņa strādāja gan kabinetā kopā ar mani, pārsvarā veicot datoru darbus, ja? Un vienlaicīgi viņa bija arī cukurslimniekiem pēdu kabinetā, pēdu aprūpes māsa, ja? Un pacienti arī ļoti labi par viņu atsaucās. Paldies arī citiem darbabiedriem, kas man ir atbalstījuši. Gan nodaļā, gan poliklinikā. Daudz arī no terapijas nodaļas kolektīvu. Ar ārstiem ir ļoti cieši kontakts, jo sadarbība mums ir ar slimniekiem, jā, par slimnieku stacionēšanu, gan arī konsultācijas stacionārā man bija jāveic, gan terapijas nodaļā, gan ķirurģijas nodaļā, gan traumatoloģijas nodaļā.